ir atkal jāsāk domāt, kā krieviski mājās runājošam bērnam latviski izstāstīt, es nezinu, reizreikina tabulu. Ko tad ir jādara skolotājiem? Jāsāk runāt krieviski. Kas tiek darīts? Ja bērns skolotājiem uzdod pārklasa jautājumu krievisku, ko viņš īsti nesaprot, kurā valodā tad tam skolotājiem ir jāsaka? Un blakus sēž KVD inspektors. Ko mēs rezultātā saņemam? Bērnu ar asociālu uzvedību. Tev ir tieša veida sakars ar to bosingu mobbingu, jo tā ir viena no formām, kā bērns izrāda savu nepatiku vai neapmierinātību attiecību uz to procesu. Valsts šobrīd ar savu pieeju kropļo bērnu psihoemocionālo stāvokli. Kropļo pēc būtības centralizētu eksāmenu rezultātus. Tur ir tas, labi, var veidot reformas, var pieņemt dažādus lēmumus, bet ja viņi ir nepārdomāti, ja viņi ir izrādīšanās, un ja viņi ir statistika, par ko mēs runājam? Saliedēta sabiedrība, ne? Bērni sāk viens uz otru prasīt. Notiek apsaukāšanās klasē, nedod Dievs bērns atbild latviešu valodā, aizmirst vārdu viņai, pasaka krievu valodā. Pirms tam palasēs, nezinu, atvainojot, Dombrava kaut kādus tur tvītus. Izbrauks viņi vai tu neizbrauks. Un tad viņi vēl atsauc, ak, tu klasē, Dievs. Kaut gan bērns ir pēc būtības no jautās ģimenes, bet nezināja bērniņš vienu vārdu klasē. Vai tas ir normāli? Tas viss ir pēc būtības politiķu pāri darījums tiem bērniem.